Cik reizes tu viņu mitrinās? Tu nerādi, ar ko mēs copējam. Zin kā, pa lielam katras 15 minūtes viņas vajag pamitrināt, un viņas visu laiku uzsūcās. Tagad labi, šis laiks ir tāds, kad saule nav, viņas tā neapveļās, neapkalst. Bet, tīpaši karstā laikā viņas visu laiku ir, visu laiku šim te verķim jābūt blakus ar ūdeni, jāmitrina, jo savādāk tad tā ir, ka tu viņas met. Tīpaši, labi, jau nav jau noslēpums, tās ir 4 mm peletes, jā, un līdz ko tu viņām nepievērs uzmanību, tā pie straujāka iemetiena, tur, kur tālāk jāmet, viņas vienkārši pajūk tev viss. Un tāpēc ir vesela tēma, izprast katru pelešu veidu, padarboties ar viņām un saprast, cik no starta vajag ūdeni un cik ilgi vajag paturēt. Ja. Šeit ir smalkāks, šeit ir 2, 3 un 4 mm, ja, tāds miks. Ja. Un arī katra pelete izmirks savādāk un līdz ar to baigi rūpīgi. Bet tas arī ir pats galvenais, iemācīties saprast, iztestēt visas tās peletes, ja, ar kurām jūs makšķerējat, ja, un saprast, kā ar viņām darboties. Tāpēc līdzīgi kā klasiskajā feederī es teiktu, kad nevajag trakot, nevajag pirkt 110 dažādas veidus ar peletēm, vajag izkost vienas, saprast, kā viņas strādā, cik viņām daudz vajag dot to ūdeni, ja, un tad jau gala rezultātā viss sanāk, ja, redzat. Ja. Un, tā ir viena no svarīgākajām štelēm, kas jums ir jāsaprot, ja jūs gribat ķert ar metodu feederi. Un otra lieta atceraties, kad, ja barību piepeldot lielai zivī, viņa rasti paceļ gaisā, barība uz grunts vairs nav, vai viņa nav koncentrēta, ja, tad ar peletēm tā īsti nenotiek. Ja, un tāpēc peletes tomēr ir tas, ar ko vajag iemācīties ķert, ja jūs gribat ķert daudz. Tā kā tā, labi.